labākie Audi motori, izturīgākās kārbas un kuras ir pašas drošākās kombinācijas visā tai mūsu pieredzē. Pirmā daļa. Pirmajā daļā iziesim cauri Audi Q5, Audi A6, C6 faceliftiem un pāris vārdos arī par A4 un A5. Paudzi no 2008. gada līdz 2011. gadam. Motori, kārbas un tāda bāzes instrukcija katram, kurš drīzumā plāno kaut ko tādu iegādāties. Es domāju, ka te būs diezgan daudz noderīgas informācijas. Un mums kā reizienā strīpā ir sakrituši kādi 5 dažādi Audi modeļi. No 2008. līdz 2015. gadam. Un es domāju, ka būtu diezgan liels grēks neuztaisīt par viņiem tādu apkopojošu materiālu. Pat ja tie konkrētie modeļi jums īsti nebūs aktuāli, kārbu un motoru salikumi, kuros viņi ir paslēpti, attieksies uz ļoti plašu Audi modeļu klāstu. Jo nu visu šo modeļu motoru un kārbas ir atrodami gandrīz visos to gadu Audi modeļos. A4, A6, C6, A6, C7, bēdīgi slavenās S-Tronic kārbas. Tie paši A7, Q3, Q5, Q7 un pat iziesim cauri biturbo versijām, kuras būs atrodamas gan A6, C7, gan tai pašā A7 un pat SQ5. Pie kam visi turpmāk apskatītie modeļi būs ar automātiskajām kārbām. Un kas ir interesanti, katrā no viņiem ir sava kārba un savs motors, ar ko viņi atšķirās un kurš no viņiem būs drošāk izvēle ilgtermiņā. To es arī jums mēģināšu kaut cik sakarīgi salikt kopā un dažos video arī izstāstīt. Jo visu vienā video mēs noteikti nesaliksim, tāpēc iesim pa paudzēm. Bet domāju, ka ar šo informāciju tev pilnīgi noteikti vajadzētu pietikt vismaz pirmajiem soļiem. Tā, lai vismaz virspusēji saprast, kas ir kas un kurš variants konceptuāli varētu būt gan drošāks, gan uzticamāks ilgtermiņā. Īpaši tas attieksies uz ātrumkārbām. Pie kam paralēli es lēnām gatavoju turpinājumu materiālam par Volvo XC60 motoriem. Tur es domāju, ka jums būs ļoti interesanti. Bet tur jums mazliet vēl jāpaciešās. Daži modeļi, kurus nolikt fonam, mums Vācijā jau ir nopirkti, bet vēl mazliet jāpagaida, kamēr savedīsim mājās. Tur būs vesels 3 paudzes. Atgriežoties pie Audi, modeļus, kuri mūsu sētā ir bieži viesi, nākotnē mēs noteikti mēģināsim paspīdzināt arī detalizētāk. Pastāstīšu arī par tiem salikumiem, kuriem paši cenšamies iet ar līkumu. Tāpēc neaizmirstam abonēt šo kanālu un paldies visiem tiem, kur to jau ir izdarījuši. Paldies par atbalstu. Pie lietas. Visa turpmākā informācija ir balstīta uz pilnīgi reālu, vairāk kā 10 gadus krātu mūsu pašu personīgo pieredzi. Gan pašiem tos visus agregātus eksploatējot ikdienā, gan vedot tos no Vācijas pārdošanai. Un diezgan likumsakarīgi, ka ik pa laikam kādu no tiem agregātiem mums sanāk nolikt arī uz galda. Protams, ne visus, jo skatoties to kvantumu, kurš ir izgājis caur tām mūsu rokām, joprojām mūsu statistikā ir atsevišķi Audi agregāti, kurus uz galda es pat vēl neesmu redzējis. Protams, diemžēl ir arī tādi, kur mūs sveicina regulāri, un problēmas ar viņiem mūsu sētā jau tiek uztverts kā pilnīgi normāla parādība. Tāpēc esam prātīgi, un visu sevi interesējošo informāciju pierakstam blociņā. Ja noskaties tik tālu, es domāju, ka kaut kas no tā visa tev noteikti varētu arī noderēt, vai ne? Audi A6, C6 facelift modelis no 2008. līdz 2011. gadam. Absolūta mūsu topa pirmā vieta. Pareizā salikumā, un tie salikumi tur ir kaut kādi veseli 3. Tas ir faktiski pēdējais tiešām labais un relatīvi lēti uzturamais Audi A6. Īpaši, ja mēs runājam par 176 kW 3-litrīgo dīzeli vai 2.7 dīzela quattro versijā ar 6 pakāpju Tiptronic kārbu. Un konkrētās paudzes Audi A6 kā reiz jums iesaku skatīties tikai ar quattro. Tiptronics būs atrodams tikai un vienīgi quattro versijās, gan trīniekā, gan 2.7. Ar priekšpiedziņām un automātiem, tur gan jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Gan ar 2.7 priekšpiedziņu, gan ar to 2-litrīgo Common Rail tajos gados. Tās 2 litru motors ir ļoti labs motors. Arī tas 2.7 nav slikts motors. Es nesaprotu, pēc kā viņi to 2.7 uzražoja, ja tie, kas gribēja priekšpiedziņu, pirka 2-nieku ar zobsiksni bez ķēdes, un tie, kas gribēja quattro, pirka 3-nieku. Varbūt jums ir kāds izskaidrojums, no kurienes tas 2.7 vispār tur ir radies. Un kāds viņam ir? Kāds vispār bija arguments Audi to 2.7 uzražot? Līdz šai dienai es to neesmu sapratis. Bet labi, atgriežoties pie tā 2-litrīgā motora, tas motors, kā jau teicu, ir ļoti labs un ir atrodams ne tikai to gadu Audi A6, bet arī Audi A3, A4, Q5 un citos Volkswagen grupas modeļos. Mainīsies gan variācijas ar kārbām, bet motors būs tas pats.
Bet galvenais, kas jums ir jāatcerās, ka tas 2,7 un 2 litru priekšpiedziņa būs nevis ar tiptroniku, bet ar bēdīgi slaveno variātoru. Ar tiem lūdzu esam prātīgi. Kā saka, vecums nenāk viens, un pat, ja daudz ar viņām ir nobraukuši līdz tiem 300 000 bez izteiktām problēmām, ir diezgan ticams scenārijs, ka tas variātors izbeigsies tieši esot tavās rokās. Protams, kaut kādas skrupulozas eļļas maiņas ik pa tiem 60 000 un pareiza lietošana palīdzēs izdzīvot tai kārbai arī virs tiem 300 000. Tās eļļas maiņas, starp citu, attiecās uz pilnīgi visiem Audi automātiem. Mainat kārbā eļļas. 60 000 eļļas maiņa. Bet, kā rāda mūsu pieredze ar to variātoru, tie pirmie mēsli jums var sākties arī pie 200 000. Pie kam tās kārbas remonts būs dārgs, likt lietot kārbu būs ļoti riskanti. Un viņas augstā pieprasījuma dēļ arī būs dārgas. Ja salīdzina ar to pašu 6-pakāpju tiptroniku. Man liekas, ka tie 6-pakāpju tiptronika ir pilni šroti, viņas pakaļmet, un viņi noteikti nemaksā 2000. Pie kam pat, ja tā sešaniec izbeidzās, es domāju, ka tur liela jēga remontēt viņu nav, ņemot vērā, cik viņi maksā. Un par to variātoru. Vienkāršiem vārdiem, tā problēma ir tajā, ka tā mašīna pati nemaksā tik daudz, lai tajā kārbā būtu rentabli guldīt tos 2-3 tūkstošus eiro. Pie kam ar šodienas cenām tā būs, ja ne puse, tad stabili 1/3 daļa no tās pašas mašīnas cenas. Neizklausās baigi labi, vai ne? Tāpēc pierakstam visi blociņā. Audi C6 facelift modeļus ar quattro pilnpiedziņu no tā 2008. līdz 2011. gadam droši varam ņemt gan ar to 2,7 dīzeli, gan ar 3-litrīgu 176 kW motoru. Savukārt 2,7 ar priekšpiedziņu un 2-litrīgo es jums iesaku izskatīt tikai un vienīgi ar mehāniku. Ar mehāniku sliktākais, kas jums tur var notikt, sajūga komplekts. Un tas jums noteikti nemaksās pat 4 ciparu skaitli. Tālāk, Audi A4, Audi A5, tie paši Q5 un pat Q7 līdz tam 11. gadam. Tur ar motoriem tieši tas pats, jo tie motori ir tieši tie paši, protams, izņemot Q7. 2-litrīgs Common Rails un 3-litrīgs dīzels ar tiem 176 kW, tam 176 kW motoram, es domāju, ka būtu piemineklis jāuzceļ. Mums viņi ir bijuši vairāki simti, un es līdz šai dienai neesmu redzējis, kā viņš izskatās no iekšpuses. Savukārt ar to Audi A5 un Audi Q5, tur gan jau jāsāk palikt uzmanīgiem, jo tur mainās kārbas. Ja tas A6 bija ar 6-pakāpju tiptroniku, tad pārējiem tajos gados jau sāka likt 7-pakāpju eistroniku. Es gan īsti neatceros, kas tur bija tiem A4, varbūt, ka tiem 176 kW trīniekiem pirmajos gados vēl nāca tiptroniks, bet, es varu kļūdīties. Tā kā droši palabojiet, ja es kļūdos. Bet, pārējiem pilnīgi noteikti nāk eistroniks, un tās jau ir krietni cimperlīgāks. Pie kam viņam, tāpat kā mehānikai, nāk divmasas pararats. Protams, visi mani apgalvojumi, ka to vai šito var ņemt droši, tas, protams, nenozīmē, ka tur katrs eksemplārs nav jāpārbauda atsevišķi. Loģiski, ka ir, un visur, kur vien iespējams. Gan dabā, gan visās iespējamās datubāzēs, jo avoti, no kurienes viņi to informāciju iegūst, ir ļoti dažādi. Kas vienā atskaitē jums var būt, otrā var arī nebūt. Un šo jūs arī varat mierīgi pierakstīt blociņā. Ja sūta auto DNA atskaiti, izmanto šo linku un manu atlaižu kodu IRIS, ar to tu ietaupīsi vesels 20% uz katru atskaiti. Savukārt nākošajā video paiesim vienu paudzi uz priekšu un pacelāsim jau tos pašus 7-pakāpju eistronikus ar 3 litru 150 un 180 kW motoriem. Un, protams, visus biturbo ar 8-pakāpju tiptronikiem. Tur paņemsim visus Q5 no 12. gada uz augšu, slavenos Audi A6 C7, tie paši A4 no 12. gada uz augšu, un visi pārējie, kas mums tur bija tajos gados. Un par tiem Volvo motoriem lūdzu nerājieties. Es tiešām jau redzu gaismu tuneļa galā. Viss būs. Paldies visiem! Tiekās!